Labs vakars jūsu mājās. Šodien veiksmes, intuīcijas un prāta būs daudz reizes vairāk, jo mums šī gada pirmais fināls. Tātad mēs cīnīsimies par 1500 eiro. Iepazīstināšu jūs ar komandām. Vispirms Ances komanda. Anci, jūs joprojām esat rekordists, 1270 punkti. Tā turpināsiet? Obligāti. Kas ir mainījies jūsu dzīvē pēc pusfināla? Kas mums ir bijis? Paldies, jūs esat finālā vienkārši. Tas ir pats svarīgākais. Ļoti labi. Ances pretinieki, Ellas komanda. Ella, mēs visi zinām, ka jūs pusfinālā iedibinājāt tā saucamo savu sieviešu politiku spēlējot. Tā ir vainagojusies panākumiem. Jūs tā turpināsiet, ja? Varbūt izdomāsim kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu? Jā. Tas būs varianti. Man prieks, ka es redzu un jūtu kaut ko jaunu. Mums jānoskaidro, kura komanda sāks mūsu finālu. Es sapratu, ka jūs, Anci, ņemsiet manu apakšējo vai augšējo. Ja jums ir cipariņš 1, jūs sākat. Ja jums ir cipariņš 2, tad Ella sāk. Augšējo vai apakšējo? Viss ir ļoti vienkārši. Augšējo. Jūs sākat. Jā. Nu, tā bija izvēle. Nu tā, draudzenes no Iļciem. Kā jūs jūtaties finālā? Ļoti labi. Jā. Satriecoši. Satriecoši. Ļoti labi un satriecoši. Man ļoti patīk jūsu sajūtas. Man ir labi ziņas uzreiz. Es jums pusfinālā apsolīju 3 mēnešus National Geographic paskastītē. Pieplusoju vēl 3 mēnešus. Pusgads kopā jums būs. Brīnišķīgs žurnāls. Pēdējā numurā lasiet par Amazonas ciltīm, kas uzstāja, lai viņu dzīvē neiejaucās modernā pasaule, un to arī panāk. Par Omānas smailajām klintīm un klinču kāpējiem. Daudz piedzīvojumu, tāpat arī gaidot Soči olimpiskās spēles nedienas un dienas, kas apvīja Sočus un šīs spēles. Tas National Geographic, tad 6 mēneši jums paskastītē. Vai ne? Cik es labs esmu šodien finālā. Paldies jums. Finālā mēs cīnāmies par 1500 eiro. Daudz vai maz? Daudz. Ļoti labi. Kā mēs pusfinālā nospriedām, ja jūs vinēsiet nelielu naudas summu, tad jūs brauksiet uz Parīzi visi 3, ja? Labi. Labi. Kolosāli. Pirmais jautājums būs par notikumiem. Kā sauc franču kino aktrisi, kura pērn paziņoja, ka sekos Žerāra Depardjē piemēram un lūgs Krievijas pilsonību, ja Lionas zoodārzā tiks iemidzināti 2 slimi zīloņi? Man liekas, ka tā ir Sofija Lorēna, tāpēc, ka viņa ar tiem dzīvniekiem vienmēr baidas par viņu. Es pat domāju, ka vajag pat atbildēt. Ja nemaldos, tā bija kaut kāda cita, bet tomēr es neceros kādu. Bet es, nezinu. Šodien mēs sāksim ar to, ka mēs pamēģināsim nosaukt uzreiz, bet bez sieviešu politikas vienkārši Sofija Lorēna. Sofija Lorēna. Varbūt, jā. Tātad jūs vairs negribat atcerēties savu iedibinātos sieviešu politiku pusfinālā? Mēs joprojām par to atceramies. Atceraties. Bet gribat mainīt. Fināls ir fināls. Jā. Ants, kā jūs domājat? Īstenībā nav variantu. Varbūt kaut kādu papildu iespēju vajadzētu. Anci būtu piekopusi sieviešu politiku. Jo viņa nav varianti. Nu. Jums kaut ko izsaka BB? Brigitte Bardot. Jā. Darja pareizi. Brigitte Bardot būtu pareizi atbildi. Zaudējāt 150 punktus, iespējams 150 eiro. Otrais jautājums. Pēc Pirmā pasaules kara, sabrūkot Austru-Ungārijas impērijai, izveidojās 4 jaunas valstis. To skaitā Austrija, Ungārija un Čehoslovākija. Nosauciet 4. valsti. Ir kaut kāda Montenegro, kāda tā ir Černogorija. Montenegro no Jugoslavijas. Vienkārši bija Jugoslavija. Ņemsim sieviešu politiku. 20? Jā, labi, ka vairāk, ne? Uzreiz 40? Nu, nezinu. Varbūt 20? Labi. Nu, labi, 20. Sieviešu politikas piekritēji ir klāt. Papildu iespēja 20 punktu. Valsts augstākā varas un likumdevēja institūcija bija Skupšķina, ko veidoja 2 palātas. Tā var būt Jugoslavija. Nu jā, es arī par to. Tas vārds arī līdzi. Kāpēc ne? Tāpēc kaut kas Serbija. Mēs varam paņemt no 40. Vai riskēt. Vai Jugoslavija vai Serbija? Mēs ņēmām 40. 40 punktus. Jā, jo mums ir daži varianti. Lūdzu. 20 gadus prezidents. 28 gadus valsts prezidenta amatā bija Josips Broz Tito.
Es kaut ko tādu atceros, bet neatceros tieši. Man arī liekas, Es domāju, ka tā ir Jugoslāvija. Jugoslāvija. Pēc pirmas, jo tur bija kaut kāds otrs bez variants. Nu, Serbija, nē. Pamēģināšu atbildēt, ka te varētu būt Jugoslāvija. Jugoslāvija, svītriņa Dienvidslāvija. Zināšu, paldies. Nu, re, vismaz kaut ko tu esi iegūst no šīs spēles. Jau otrajā jautājumā. Wow. Tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Sēla. Atbilde ir pareizi. Tā ir Dienvidslāvija. Trešais jautājums. Ģeogrāfija pasaules tautas. Kā sauc salu, kuras iedzīvotāji sarunājas malgašu valodā? Ir tāda valoda. Madagaskars. Nē, noteikti. Jā, Madagaskars, tur kaut kas cits. Varam apspriest vēl. Ko? Ko apspriest? Kādas salas vajag? Kaut kādas variantas. Nē, 30, jā, vienīgais variants. Vai 70? Nē, papildies pēc 30 punktu. Papildies pie 30 punkti. Jā. Nekas šajā dzīvē nemainās. Lūdzu. Tā ir platības ziņā 4. lielākā sala pasaulē. Kipelšī. Tas nav tik lielā, lai būtu tāds sarakstā. Tur ir tas. Madagaskara nevar būt. Es Teicu, jā, dzirdēju. Kas mums vēl ir liels? Vai arī kaut kur? Paņemsim tādu atbildi, kā Madagaskara. Paņemsiet tādu atbildi kā Madagaskara. Cerēsim, Lāns, kā jūs domājat? Es nezinu, viņi saka Madagaskara man apkārt arī. Es pati nezinu. Pretinieki tā kā vairāk vai mazāk piekrīt, bet nav pārliecināti. Man šī sala asociējās ar lauvu, Madagaskara. žirafi, Nevajag turpināt, paldies. pingvīnu, Un zebra. veselu čupu ar lemūriem, ja? Jā. Un, Un kāda ir pareiza atbilde? paldies. Madagaskara ir pareizā atbilde. Varam braukt tālāk. 4. jautājums būs par pieminekļiem. Nelielajiem dzīvnieciņiem, kas jau vairākus gadsimtus kalpojuši dažādiem eksperimentiem bioloģijā, medicīnā un pat tehniskās nozarēs, ir veltīti pieminekļi Parīzē un Tokijā. Kā sauc šos dzīvniekus? Es domāju, ka vajag paņemt no vispār, tāpēc, ka tur var būt kaut kādi prūsi. Truši. Jā, kaut kas truši. Ne, bet vienkārši Nelielas dzīvnieku prūsīs nav tik nelielas. salīdzinoši ar pēli. Tur skats. Kā jūs domājat, ko mēs gribam darīt? Nu, Jūs zināt pareizo atbildi, jūs esat smaidīgs visus un pārliecināts par sevi. pārliecināti gan nesam, bet vienkārši gribam arī papildu iespēju paņemt. Vēl 20. gadsimta 70. gadu nogalē eksperimentu nolūkiem ASV ik gadu izmantoja vairāk kā 300 tonnas šo dzīvnieku, jeb apmēram 9 miljonus īpatņu. Pat filmās, jā, bet vienkārši es neceros tehnika. Es atceru bioloģiju un medicīnu. Nu, kad tehnika Gan kaut tas, kā gan viņi tas, varēja jā. izdomāt, Jā, riteņus kaut kā. pārbaudīt. Lai. Klausos. Mēs pamēģināsim atbildēt, un atbilde būs pēle. Pelē. Jā. Un rasti, pēlē Tātad rasti. kaut kur Parīzē un Tokijā ir pelēm pieminekļi par to, ka viņas tā kalpojušas cilvēces labā. Jā. Varētu būt. Ants, kā jūs domājat? Mums ir arī vai nu peles vai žurkas. Vairāk lietamies uz žurkām. Pēles vai žurkas ir varianti jūsu pretinieki? Nu, jā, it kā. Mums arī bija tā. Jā. Nezinu. Kaķi. Acīm redzot, kaut kur vēl, ja būtu turpinājuši sieviešu politiku, izmantojot vēl vienu papildu iespēju, tur noteikti kaut kas būtu par gardēžiem. Piemēram, Francijā. Pareizi atbildi ir vārdes. Nē, labāk. Nē, labāk pēle. Nē, labāk peles. Kāpēc ne vārdes, Ella? Nu, nepatika. Agrāk vēl man bija tas prieks piedzīvot, ka 4. vai 6. klases bioloģijas stundā lika to vārdi Un kā zem var skalpeļa. Un kā ar tehniku var vārdi? Oi, daudz ko. Piemēram. Piemēram, kā piemēram elektro, kā viņām lika klāt, cik viņas iztur, piemēram, dažādus spriegumus vai vēl šo to. Tāpat arī vārdas arī grieza riteni un daudz ko darīja.
Paldies! Zināšu arī. Bet varēja būt arī suņi, un pētiķis, kurus laida kosmosā, arī varēja būt variants, vai ne? Bet šoreiz paliksim pie vārdiem. Skatītāji vēlreiz atgādina, šis ir jaunā gada pirmais fināls. Mēs cīnāmies par 1500 eiro. Kā mums veiksies tālāk? To lūkosim pēc brīdi. Jums ir 1110 punkti. 5. jautājums. Medicīna. Kuru no maņām ir zaudējuši cilvēki, kuriem piemīt anosmija? Laikam varbūt miegu? Nē, kas ir maija? Kura māja? Anosmija. Kur ir zaudējuši? Nu jā, viņa 60 ņemsim. Ela? Papildi iespējas. Papildi iespēju, lūdzu. Daudziem dzīvniekiem, to skaitā suņiem, šī maņa ir ļoti attīstīta. Nu, tad mēs zinām atbildi pareizi. Tā ir roža. Oža ir pareizā Paldies. atbilde. Esam pusē. Darījies atminos pusfinālā. Mēs tev kā japāņu valodas pratējai lūdzām, kā tad japāniski būs veiksme, intuīcija un prāts. Varat? Varu. Klausamies. Fuku, kankaku, no. Es nākamreiz, kad nākšu, arī teikšu labvakar visiem. Vēlreiz lūdzu. Fuku, kankaku, no. Funku, kankaku, no. Labi, paldies attāji, man lūdzu lapiņas mēģināšu atcerēties, ja? 6. jautājums. Literatūra. Nosauciet galveno tēlu Raimonda Staprāna lugā Gūsteknis pilī. Kas tas ir Gūsteknis? Pliņika. Pliņika varbūt uzreiz 70. Galveno tēlu, man daži nekas nāca, tu saņem bez galvas karīs. Nē, es parunāju. Es domāju, ka viņš ir tā... Tu arī to domā? Nu, es domāju, ka vajag paņemt mazu ko, bet tā es domāju, ka viņš te ir... Ja tu domā par tulkot. Raimonds Pārna. Kas ir Gūsteknis? Pliņika. Mēs ņemsim 30 punktu. Es par to nešaubjos vēl nevienu brīdi. Lugas iestudējumā Dailes teātrī galveno lomu atveidoja aktieris Juris Kalniņš. Nē, bet tur vajag nosaukumu viņa vārdu, nevis titulu. Papildies par. Es taču ticu, ka vajag 70 punktu. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Viņš teica, uzrunā tautai 1940. gada 17. jūnijā. Tas ir vienkārši, tas bija. Jā, tas bija, es neatceros, kurš to ir pateicis. Kas ir politikas vai kas? Viņš ir politikas, jā, kā vai... Varbūt tāda atbilde, ka mums nav atbildes. Jā. Tā ir mūsu atbilde. Ants, kā jūs domājat? Kārlis Ulmanis. Pretiniekiem ir pareizais variants. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās. Tā teica neviens cits kā Kārlis Ulmanis. 7. jautājums. Turpinam dzirksteļot, meitenes. Popmūzika. Kā sauca grupu, kuras sākotnējā sastāva bundzinieks līdz 1962. gadam bija Pīts Bests? Mums ir par kaut kādiem pazīstam, jā, bet Queen kāds, es nezinu vispār. Nu jā, Nē, Queen nav. popmūzika teica. Nu, varbūt. Rolling Stones kādi, viņi nav pop. Kaut kādu jāpaņem, jā, varbūt vidēji kādu. Mēs sākam, jā, papildi iespēja. 20? Jā. Lūdzu. Nē, vidēji. Nu, nepaldies. Grupas pirmais albums nāca klajā 1963. gadā ar nosaukumu Please, Please Me. Kas? Beatles, es domāju. Jā, ir kaut kāda varianti citi. It kā nē, viņi, it kā viņam bija kopēc ar... Bet, nu labi, pamēģināsim tomēr, atbildēsim, ka tas varbūt arī Beatles. Nu, cerēsim vismaz to. Arī kā Pīts Bests aizgāja, kas atnāca viņa vietā? Aha, paldies Ringo par jā. Starr. Kas atnāca? Ringo Starr varbūt. Atnāca Ringo Starrs un viņi izdeva pirmo albumu nākamajā gadā. Tīri The Beatles, atbildi pareizi. Jē, paldies. Paldies. Eli, jūs riskējāt? Es riskēju, kad atnācu uz šejieni. Aha. Jā. Meitenes 8. jautājums. Eiropas valstis. Vai Eiropas Savienības dalību valstis Bulgārija un Rumānija ir Šengenes līguma dalību valstis? Kāds Šengena? Tāpēc bišas mēs varam jābraukt. Es neceru par Bulgāriju. Par Rumāniju arī. Mans brālis brauca bez vīzu. Nē, par vīzu.
Eli, šis nav sieviešu politikas jautājums. Te nav Jā, papildu iespēja. tāpēc mums arī bija tā, viena man draudzene pateica jā, otra nē. Bet es kā kapteinis Šajā pateikšu nē. brīdī Ilģu ciems sadevās rokās, un jūs sakat nē. Jā. Tātad Bulgārija un Rumānija nav Schengens līguma valstis. Cerēsim, ka nē. Lai mēs pareizi atbildētu. Ilģu ciemā tūlīt sāksies uguņošana. Pagodu vai nē? Atbilde ir pareiza. Paldies. 9. jautājums. Būs par notikumiem. Ko Svētā Pētera laukumā sapulcējušies ļaudis ierauga pēc tam, kad kardināla kolēģijas loceklis no balkona paziņo Habemus papam? Tas ir dūms, balts dūms. Nu, jā, Tāpēc, bet kad izvēlas kad papu, viņi izvēlējās, jā, Tā ko baltu Svētā dūmu. baznīca sapulcējušas ļaudis ierauga. Bet kad viņi ierauga baltu dūmu? Ko viņi ierauga? Varbūt jaunu? ieraugā baltu dūmu un ierauzina latiņu kaut ko tādu. Es domāju, ka Es jā. paspēju. Viņi ir pamanījuši to balto dūmu. Balto dūmu. Jā, Jā. tāpēc, ka izvēlējuši to. Anci, kādus jūs dūmus redzat šajā brīdī? Ja tie vispār ir dūmi. Dūmi. Anci ar par dūmiem domā. Bet mēs nesmējam. Nu, dūmi taču. Dūmi ir mazliet ātrāk. Kad viņi vienkārši Pēc izvēlējās tam iznāk kardināla kolēģijas loceklis. tētis. Un Pasaka šos divus svinīgos vārdus, un tad mēs ieraugam jaunievēlēto pāvestu. Nu, doma bija pareiza. Jā, Mēs ar to arī domājam. paldies. Paldies. 10. jautājums. Heraldika. Nosauciet transporta līdzekli, kas attēlots Parīzes ģērbonī. Varbūt arī, bet kāpēc? Krāvas. Kāds cits variants, domāju, ka ne, tāpēc transporta līdzekli. Mārita, jā, it kā. Bet jādomāt, ka zirgs ir Vajag paņemt transporta. mazu lampu, ne? Es domāju, ka jā, varam. Labi. Ko mums? Es paņēmu sieviešu politikas piekritēju 20 punktu. 20 punktu papildies pie. Lūdzu. Tad- Tā attēlot arī Latgales pilsētas Krāslavas ģērbonī. Dzīvnieks. Tas nozīmē, ka rāds tur nevar būt. Jā, tas ir dzīvnieks. Nu, Dievs. Nu, zirgs labs ir variants. Atbildēt? Jā, jā. Nu, droši vien tas būs zirgs. Tas būs zirgs. Nu, cerēsim vismaz uz to. Aliņi. Kāpēc jūs domājat, ka tas ir zirgs? Aliņi. Tāpēc, ka mēs nedomājam ne par ko citu. Jūs nedomājāt ne par ko citu. Jā. Briedis. Ir kā Pārīzē visi tie muskatieri, nu, varētu būt kā tādi. Manuprāt, Parīzes moto pat ir mūsu svaida, bet mēs negrimstam. Tā ir burulaiva. Pieņemtu arī laiva. Labi. Nepieņemtu zirgs laivā. Nē, to gan nē. Bet laivu pieņemtu. Laiva ir pareizi atbildi. Neteiks. Mums ir 580 punkti. Iespējams eiro. Skatītāji, arī finālā nesam aizmirsuši par jums. Jautājums skan šādi. Ežezers ir variants A – salām bagātākais ezers vai variants B – dziļākais ezers. Pareizo atbildi sūtiet īsziņā, rakstiet VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un uz numuru 159. Jautājumu, atbilžu variants un sūtīšanas kārtību varat skatīt arī ltv.lv sadaļā VIP. Nu tā, Masalats ļaudis. Pretiniekiem 580 punkti. Daudz vai maz? Diezgan maz. Diezgan maz. Diezgan maz. Kad tik nepielagās tas te mazais, tas Viņš tepat sēž. ilgīgais, jā, kurš tā mazliet iemedzi. Nu, kas tad ir 580 punkti? Tas jau nekas nav, vai ne? Mēs cīnāmies par 1500 eiro. Iespējams dabūt maksimumu. Jums ir, manuprāt, pusfinālā bija ļoti labs rezultāts. 1230. Tas ir rekords joprojām. Vai ne? Labi, novēlu jums veiksmi. Bet, lai veiksme un vispārējais būtu vēl vairāk, man ir viena laba ziņa. National Geographic arī jūsu paskatītē nebūs 3 mēnešus, bet 6 mēnešus. Vai ne? Feini. Ar to es jūs arī visus apsveicu. Pirmais jautājums būs par vēsturi. Kurā valstī 1956. gadā PSRS ar militāru spēku apspieda tautas sacelšanos? Čehoslovākija. Prāgas pavasaris. Varētu būt. Tas ir Tā viens. filma, tas bija, jā. Tā 10 filma, sekundes, jā.
Tad kā būtu Būs Čehoslovākija? vēl 56. gadā jau bija. Jā. Es domāju, Tad vai mēs ņemam kas vai ne? Ungārijā notika, vai ne? Vai ņemam 20, paņemam 20 punktus un 8 paņemam sekundes. 20. Jā, jūs sakat Jā, 20, paņem 20. bet varbūt teikt uzreiz. Nu, labi. Labi, Kāpēc nolimt? labi 20 punkti. 20 punkti. Ļoti negribīgi tos 20, bet nu labi, lai Tas bija variants Čehoslovākija. Nu Jā, bija tāds variants. Čehoslovākijas robežu padomi tanki šķērsoja 12 Rekaļus gadus labi, vēlāk. ka paņēmām. Nu, varianti citi. A, kas Ungārijā? Nebija kaut kāds tāds? Kaut kas tāds? Kaut kas bija, bet tas ir Kurās 56. 15 sekundes. gadā? Bet tas nav tas Ukrainā, ka bija kaut kāds Nē, tas... Bet 56. gadā nē. Arī Tas es bija nezinu. 8, 7. Labi, spied. 40 punkti. Valsts robežojas ar Sloveniju, Austriju, Slovākiju, Ukrainu, Rumāniju, Serbiju un Horvātiju. Ungārija? Jā. Tu zini? Točni? Nekas Jā, tur jā. neatliek. Ungārija, es Labi. neteiktu Tad Ungārija. spied. Jā. Ungārija. Ungārija. Jā. Pēters Varētu saka būt Ungārija. Slovākija, Austrija, Mārtiņš jā, arī saka Ukraina. Ungārija. Ance, Un tad es šajā arī. brīdī visi mazie Masalacas bērnu dārzā Salūtšauj. puiši un meitenes sadevušies rokās. Kliedz, skolotāji, ne, audzinātāji. Viņi saka vienkārši Ance. Viņa saka, Ance, ar jums viss ir kārtībā, mēs turam par jums īkšķus, atbild ir pareizi, Ungārija ir pareizi atbilde. Labi. 1440 punkti jums ir otrais jautājums. Sports. Kā skan olimpiskā devīze? Ātrāk, augstāk, tālāk vai ātrāk, augstāk, spēcīgāk? Man liekas, tas spēcīgāk. Spēcīgāk, Jā. ne? Jā. Man liekas, ka Jā. spēcīgāk. Jā, tā, jā, spēcīgāk. Jā. Spiednis. Spied. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Kāpēc ne tālāk? Mārtiņš saka, ka nav tā. Un laikam bija, kad Bija spēcīgāk. bija visu laiku liekas, ka ir tas Ir tālāk, bet man liekas, spēcīgāk. ka īstā ir tas spēcīgāk. Viena vidi vici un Ko vajadzētu tas būt. vici nozīmē? Tu mācies. Cerams, ka spēcīgāk. Cerams. Eli, kā jūs domājat? Mēs arī domājam, ka spēcīgāk. Ilģu ciema lepnums arī domā, To ka pašu. spēcīgāk ir pareizāk. Tad Tad jau ir. būs viņa. Cerams. Ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Tāda ir pareiza atbilde. Tātad ar jums viss ir Tad mēs arī kārtībā. Atbilde spēcīgāk. pareiza. Trešais jautājums. Literatūra. Kā sauc itāļu delartiskās komēdijas personāžu, ko bieži attēlo uz spēļu kārtas džokera? Tas nav Arlekīns. Arlekīns. Arlekīns, man liekas. Klauns, nezinu, klauns, Bet man liekas, ka Arlekīns. Arlekīns tas ir. Klauns ir ar vienkārši tādu lielu cepuru. Arlekīnam ir tie zvaniņi, kas ir uz džokera kārtas. Nu, uz Es džokera domāju, ir, jā. ka tas ir Arlekīns. Nu, šoreiz ir kapteiņa jautājums. Riskē. Nu, es tā ļoti ceru un esmu gan pārliecināta, ka tas ir Arlekīns. Tikko mums radās teorija, ka Arlekīna atšķiras no klauna. Pēc cepura. To es nezināju. Man liekas, ka pēc Arlekīnam ir cepura. ar vienu cepuri tādu. Klaunam vieni un Arlekīnam ir Arlekīnam tādi divi. zvaniņiem vai 2 vai 3. Es nezinu, bet ar tādiem, es nezinu, man tā šķiet. Es tā ļoti ceru, ka tā ir. Klauns Arlekīns nav viens un tas pats. Man liekas, ka Izrādīsies, ka tas Latvijas. Es nezinu, kā ir ar cepurēm, bet atbildi ir pareizi. Tas ir Arlekīns. Tad ir tās cepures noteikti. Man Jā. prieks, ka mums katrā spēlē rodas jaunas teorijas. Ceturtais jautājums. Eiropas pilsētas. Par Igaunijas ziemas galvaspilsētu mēdz dēvēt Dienvidigaunijas pilsētiņu Otepi. Jābūt Pērnavai. Kuru pilsētu sauc par Igaunijas vasaras galvaspilsētu? Jā, spied. Mēs atbildam. Mums netālu tikko jaunu ceļu uzasfaltēju uz turieni. Vasarā atklāja uz Pērnavu. Pērnavu. Jums ir tiešā klausula ar Pērnavu, jā? Ir. Bet ļoti Jā. lēni tur var sazvanīt. Ļoti lēni var sazvanīt, jā? Ūdens siltāks tur esot līdzi. Jā, tā runājot. Es tur pāris reizes bijis, nu nezinu gan. Atbildi ir pareizi. Tā ir Pērnava, pilnīgi noteikti. 5. jautājums. Būs par profesijām. Drigalka, Lenica, Ragata, Korņiks. Tie bija daži no šīs profesijas pārstāvju ikdienā lietotajiem terminiem. Kā sauc šo profesiju? Nav vispār variantu. Nav spied. Nu, pagaid, padomāj, mums Tev ir laiks ir. varianti? Nu, padomāj, nav. Ragata. Drīgāka, plēntas, ragata, korņa. Plēni. Tas nebūs kaut kāds šuvējs, nebūs kaut kāds tas drēbnieks šuvējs. Es tā esmu domājis, nezinu, bet... Nu, laikam nav Nē, variantu. nav variantu. Spied, Mārtiņ. 40? Jā, 40. 40 punkti. 40. Ik gadu mājās Trenčos notiek šeit Nu, profesijā jā, veltīti svētki. Jā, spied nost.
Bet ir plosnieki. Plosnieks. Plosnieks. Jā. Tātad plosnieks, kurš ielaidis savu plostu trenčos, strādā ar drigalku, plenicu, ragatu un iespējams lieto vārdu korņiks. Mēs tā ļoti ceram. Attiekties, ka sastrēgst baiļu korķis veidojās. Jā. Es godavārds nezinu, kādi instrumenti izskatās, vai tie termini, ko viņi apzīmēja jau kādu procesu, kas notiek ne jūsu upē, bet Gaujā visticamāk. Plosnieks ir pareizi atbildi. Plosnieks ir pareizi atbildi. Viss ir kārtībā. Super. Jums ir ļoti labs rezultāts. Jums ir 1400 punkti, iespējams eiro. Vēl 5 jautājumi. 6. Ievērojami cilvēki. Kuru britu politiķi ASV prezidents Ronalds Reigans reiz nosaucis par labāko vīrieti Anglijā? Kas tajā laikā? Reigans, Kas bet tad tas bija- būs kas tad kaut bija kāds, Anglijā? nebūs kaut kāds, nebūs aktieris kaut kāds, nebūs. No politiķiem nebūs. Britu politiķi. Kuru brīti? Tā ir Kanelas jautājuma. Tā ir Kanēls etējā. Bet izlasījām. Un kas tad bija? Kaut kāds Čerčils nebija? Vai kaut- tas ir tajā laikā? 10 sekundes. Vai arī ātrāk? Nu, mēs ņemsim 30 spiedu nost. paņem. Jā, 30 punkti. 30 punktu papildinājums spēle, lūdzu. Ronaldu Reiganu šī politiķe savukārt reiz nosaukusi par otro labāko vīrieti manā dzīvē. Tečer, jā. Labākais Jā. vīrietis ir Jā. Tečers. Jā, spiedu nost, jā. Pateikt arī. Margarita Tečer. Margarita Tečer. Viņš arī Nu, varētu. viņš tā varētu pateikt, noteikti. Atbildi ir pareizi. Super, super, Margarita super, super. Tečer. Pagaidiet, normāli. Jums ir Pagaidām, mēs 1370 punkti. Iespējams eiro. Jūs tik priecīgi jau esat jau. 7. Nē, vēl neesam jautājums. priecīgi. Roka mūzika. Kā sauc grupu, kas pērn saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu nominācijā labākais roka albums? Tur tā nebija. Kāpēc? Viņiem nebija pagājušajā gadā? Es pagājušajā gadā. Kad viņi saņēma pērni? Tas ir 12 gads. No 12. jā. Viņiem taču bija, bet vai viņi dabūja? Albums jau bija. Klusā daba. Paņemam 20 punktus. Paņemam, jā, davai, paņemam 20 punkti. Lūdzu. Savulaik mūzikas ierakstu balvai bija nominēts arī grupas otrais albums tā nav? Ķeras pie sirds, bet balva grupai piešķīra par albumu Pupu mizas. Tas no kaut kādas oranžās brīvdienas. Oranžās brīvdienas, jā, varētu tā Tu būt. tagad atceries? Man tā liekas, Vai ka tā jāņem vēl kādu? varētu Es būt. nezinu, es Bet tiešām vai nezinu. 40 punktus varbūt paņemt drošības pēc? Ķeras pie sirds. 15 sekundes. Dzelzs tas nav. Man liekas, ka bija oranžās Dzels ilgs noteikti Dzelzs tas nav. Dzels ilgs nav. Kas Un vēl? viņi dabūja. 9. Tas bija baigais bārs, ne viņas tas Nu, viņi ir liels bars. Viņi nāca no Oranžās brīvdienas. brīvdienas. Viņi ir ritīgs bārs, jā. Oranžās brīvdienas. Nu, varbūt. Varbūt. Eli, kā jūs domājat? Mēs te visi domājam, ka varbūt tā varētu būt otrā puse. Aizkulises domā, ka tā varētu būt grupa otra puse. Pupu mīzes Varbūt ķers pie pupu sirds. Tad Bet viņi nosaukuma nav otrai roks. pusē pupu mīzes. Varbūt mēs kaut ko tādu. Iespējams, vēl vienā papildu iespējā kaut kas būtu par dambi. Dambis. Dām. Pareizā atbilde ir Inokentijs Mārpils. Jā, kā šī te varēja nezināt? 8. jautājums. Mērvienības. Cik colām Britu mērvienību sistēmā atbilst viena pēda? Nav ne jau. Un pēc 30 ceņi. 30 centimetri. Cola cik ir? Saula ir. Es tikko nesen skatījos. Kaut kā gandrīz 2 centimetri bija. Man liekas. 3,5 nav. Nē. Pēc cik colām Nē, Britu mērvienības ir? bija gan 10 3, būs. jā, Nē, kaut kāda. 10 colas būs viena pēda. Ja 3 centimetri. 10 colas. 3. 10? Jā, nu cik colas? Viena pēda ir 30 centimetri. Un colas ir 3 centimetri. Nu 10 tad. Jūs zināt? 10 Mārtiņ, colas. Mēs Skrien. zinām. Saka 10 colas. 10? Nē, saka 10. Nē. Jā, cik colām? Jā, 10 colām? colas. Jā. Jā, saka 10. Ok, 10. Mārtiņ, tu kā organiskās sintēzes Jā, maisītājs. jūs kaut ko maisītājs, jūs kaut ko mērat colās, tur nē? Nu, colās nemēram. Nemēra taču. Litros, parasti mililitros, gramos. Izreikināsiet tūlīt, cik ir viena cola, jo pareizā atbilde ir 12 colas. 2,5 centimetrus būs, cik ir 30 dalīts ar 2,5. Nezinu. Cik ir? Nu, cik tas sanāk cola? Nebūs Man 3 bija centimetri. jārēķina. 2,5. jā. Skatītāji, pēc maz brītiņa turpināsim baudīt Ances komandas spēli.
9. jautājums. 1070 punkti jums ir. Un priekšpēdējais jautājums būs par kino vēsturi. Kurā pilsētā ir dzimusi ievērojamā kinoaktrise Grēta Garbo? Tur jāņem, ka... Bet kurā pilsētā? Nu, kaut kāda papildīs, vai jāņem? Es nezinu, pagaidām nav nejausmas vispār. Nav jāņem lielā. Mazā būs kaut kur, nu, ja pateiks kaut kas tuvu, varbūt uzminēsim. Nu, labi. Tad to maziņojam. 30 punkti. Grēta Garbo uzskata par visu laiku izcilāko zviedru kinoaktrisi. Tā var būt. Kas mums Grieķijā, ne Zviedrijā. Nu, kas tur ir? Nu, tagad pilsēta no tā nevar uzminēt. Tur ir Stokholma nebūs noteikti. Malme. Nu, neko darīt. Nu jā, neko darīt. Diemžēl mēs ņemam 70 punktus. Lūdzu. Tā ir iedzīvotāju skaita ziņā lielākā pilsēta platības ziņā 3. lielākajā Eiropas Savienības valstī. Nē, viņa jau ir zviedra, bet viņa nav dzīmusi. Redzi, kurā pilsēta dzīmusi? Nu, pagaid. Tā ir lielākā pilsēta. 3. lielākajā. Tā lielākā mums ir pēc platības. Francija, pēc teritorijas. Bet ir ātri 3. lielākā valsts Eiropas Tā Savienībā. iedzīvotāju skaita ziņā lielākā pilsēta platības ziņā 3. lielākā Eiropas Savienības valstī. Zviedrija varētu arī būt 3. lielākā. Bet pilsēta. Labi, Stokholma. Anci, jūsu balsī ir nolemtība. Man ir... Aila, jūs kaut ko pierakstāt. Ko jūs tur pierakstāt? Jums noteikti ir pareiza atbilde. Diez vai. Mēs vēlamies, lai tā būtu Rēzekne, bet diez vai. Nē, protams, tas ir joks. Mēs nezinām to pareizo atbildi. Neviens no mums arī. Elai ārkārtīgi gribētos, lai tā būtu Rēzekne. Vai vismaz Ilģiciem. Noteikti nav. Atbildi ir pareiza. Super. Pēdējais jautājums. Turam īkšķus, pūšam taureiz, uguņojam. Eiropas valstis. Kuras Eiropas valsts himnas nosaukuma izcelsme ir saistīta ar iedzīvotāju skaita ziņā 2. lielāko šīs valsts pilsētu? Kas tas ir? Nevar kaut kā vieglāk to jautājumu uzrakstīt. Kuras Eiropas valsts himnas nosaukuma izcelsme? Nosaukuma izcelsme saistīta ar iedzīvotāju skaita ziņā. 2. lielāko šīs valsts pilsētu. Kā sauc, kā himna tā ir tā, nu? Marseļa vai Marseļa? Paņem 20 punktus. Paņem 20 punktus. Labi, 20 punkti. Oi, nevarēja norentēties laikā un telpā, ja? Un divos vīriešos. Ko bļaujam divi, man nesaprot neko. Valsts Eiropas daļas dienvidus apskalo Vidusjūra, bet rietumus Atlantijas okeāna Biskais līcis. Labi, spied nost, beidzam. Francija. Vēl pavisam nesen Francijas skolotāja Eiropabiedrība ierosināja, ka varbūt tomēr Marseliezei vajadzētu mainīt vārdus, jo viņi ir pārāk asiņaini. Francijas himnas nosaukums ir pareizā atbilde. Malek, jums ir 950 punkti, apsveicu, tie ir eiro. 950, jā, mums ir eiro. Mums ir eiro. Izrādās, šeit sēdēt ir pietiekami omulīgi. Es tagad jūs saprotu patiesībā, kādas ir sēdēt šeit, skatīties tur jautājumus. Un kad tur sēž viens diezgan lecīgs tipiņš un es laiku tevi tironizē. Ela, piedod lūdzu, tāda ir dzīve. Bet es absolūti ticu tam, ka visi Ilģiciem sadosies rokās un nobalsos par jums, lai jūs tiktu skatītāju simpātijas spēlēm. Sarunāts? Es domāju, ka viņam nav izvēles. Nav izvēles. Es vēršos īpaši pie Ilģiciem iedzīvotājiem. Balsojiet par Elas komandu. Izņā rakstiet lieciet atstarpi, tad ciparu 1 un sūtiet uz numuru 159. Bet ir kaut kāds vismaz gandarījums mazliet. Protams, ļoti liels gandarījums. Bet sieviešu politika tā ir lieta. Jā. Vai ne? Šajā spēlē. Vispār dzīvē Mums arī palīdzēja. Protams. Ļoti labi. Absolūti vienkārši jautājums, kā tērēsiet naudu. Brauksim uz Pērnavu. Vai uz Ilģiciem? Uz Ilģiciem. Ar kuģi uz Pērnavu. Ideāls plāns. Neaizmirstiet viņus paņemt līdzi. Paldies National Geographic. Tātad jums visiem, katram 6 mēnešu žurnāls pavēlt jūs paskatīt. Arī Zvaigzne ABC dāvā labas grāmatas. Šarlote Linka savvaļas lupīnas par mīlestību. Tas ir sieviešu komandai visticamāk. Latvijas 100 skaistākās vietas. Piedošana, es neatradu Ilģiciemu, bet toties Skaņākā un parks gan ir atzīmēts. Skaistā vietā dzīvojat. Tā, ka tas plāns caur Ilģiciem, caur jums un Pērnavu paņemot mēnesi līdzi ir vienkārši ideāls. Paldies, ka skatījāties. Paldies, šis bija pirmais šī gada fināls. Uzvarētāji lūk šeit.
dzirdējāt viņu plānus. Mēs ar jums tiekamies nākamā pirmdien, tad jau noskaidrosim pusfinālā nākamo vienu komandu, kas startēs jau nākamajā finālā. Tad arī tiekamies. Ātā!